Altais ir kalnu sistēma Centrālā Āzijā, kas daļēji atrodas Krievijas, Mongolijas, Kazahstānas un Ķīnas teritorijā. Lai nokļūtu līdz Altai kalniem automašīnās, no Rīgas jānobrauc vairāk kā 5000 km un jāšķērso gandrīz visa Krievija. Sākumā mums 4 ar 3 automašīnām bija jānokļūst līdz Krasnojarskai, lai satiktu pārējos 3 ekspedīcijas dalībniekus, kuri pirmo ceļa posmu veica lidmašīnām. Krievija. Jābūt nedrīkst šprotas veids, tāpēc arī nelaiž. Kāds paņēmis pa daudz. Tūlīt nāk svaigais gaiss. Kādreiz nopūtīs tev nost. Jāsaka saulīties. Lai lipīgāks paliek. Zin kā, pa ceļam būs ko darīt, varēs kasīties. Labi, sākuma posms mēs uz robežas nostāvējām tās 11 stundas. Tas varbūt mūs izsit gan no grafika, gan arī no kaut kāda pirmā tā līdzsvaru, kā mēs izbraucam no mājas. Bet pēc tam ceļš jau aiz Maskavas vedās uz priekšu ļoti jauki un ļoti labi. Es tur tagad precīzi nepateikšu, bet man šķiet, ka tie bija kaut kādi 5000 km, ko mēs atbraucam, ja nedaudz vairāk līdz Krasnojarskai. Nebija viegli, bet es teikšu tā, nebija arī tik smagi, jo... Ar to bija reiķinājušies, ka tā tas būs jābūt, ka tā viena nedēļa būs jābrauc un sev piespiest, jāpiespiež. Vienīgais bišķi tas laika, kad jūti, kad nāk jau šitajā galā, ka tums pienāk ātrāk nekā galvā. Viss sakārtojās, ja tas pulkstenis ir pa tām stundām 3, 4, 5 beigās priekš, un tad tā nelīmējās. Es esmu pieredzi braukāt uz tālos gabalos, un varbūt es nesajūtos. Es pieņemu, ka daži komandas biedri varbūt tā sajūtās, jo pārbrauciens bija. No rīta piesēdies pie stūras un nakts vidū nokāp no stūras. Un labākajā gadījumā paliec viesnīcā, kas bija no Nižnī Novgorodā. Sākās ar tā pašu, ko viņš beidzās ar auto apskatīšanu. Jānkam ar skrūvēšanu. Beidzās nepareiz pateiks, tāpēc, ka beidzās ar skrūvēšanu. Sākās ar vienkārši parasto ikrīt pārbaudi. Tas ir tas pats, kas iet uz kaut kurieni apskatīties kaut ko, vai ir, jā? Aptuveni, jā, var arī tā nosaukt. Man Zebrim bija tehniskas problēmas, ko Latvijā taisot kardānus, tur nebija līdz galam sataisījuši. Nižņajā Novgorodā mēs tur izdomājām, ka labi paliksim viesnīcā, nomazgāsimies, pagulēsim drusku vairāk, bet sanāca kā vienmēr. Kardāns gandrīz bija novēlies, tur vienādi sakot visu naktī visi palīdzēja darboties un nogulējām zem Zebra vēdera. Kardānu sataisījām, salikām, lai viņi var kaut kur pārvietoties, un otrā rītā iebraucām vietējā servisā, visu, ko vien varēja, visas skrūves iespējamās un flančus visus vienkārši piemetināja pa tiešu un, kā saka, tu iet. Bet secinājums ir labs, mašīnas ir godam izturējušas un viss ir kārtībā. Neviens šķidrums nav nokrities un iet tā kā vajag. Daudzas braucis nebija. Vispār. Ja pagājušreiz jau braucām daudz. Šoreiz bija baigi traki. Ja vēl pēc tam lielāko daļu brauc un negulu. Baigi traki. Jā, mašīnā pie stūras turpat arī pagultās 3, 4, 5 stundas, brauc tālāk. Mums bija sestdienas pēcpusdienā bija jābūt Krasnojarskā, jo ielidoja mūsu pārējie komandas biedri. Tad tas bija tas mērķis, kas mums bija jāizpilda. Praktiski mēs palikām pie Kemas ūdenskrātuves, kur dāmbis bija tur, kur mēs braucām iepriekš pāri. Un īstenībā dabā izstāst kā milzīgs ezers, kas te ir. Ļoti skaista vieta, Kasparam bija naktī prasība, ka jāpaliek noteikti skaistā vietā. Jānis arī atrada vislabāko vietu, kas ir. Jāni, vainīgais. Kā tev izdevās nakts vidū atrast tik skaistu vietu? Par cik mums dažiem bija uzstādījums, ka točina vajag skaistu vietu, savādāk vispār neviet runas par gulētviešu. Nācās iespringt. Man liekas, ka mēs kaut kāds 3,5, 4 nogulējām. Tā kā tagad ir atkal spēki braukt visu dienu tālāk. Pēc plāna mums bija šodien jānobrauc 1100, ņemot vērā to, ka mēs esam iekavējuši kaut kādas 300-400 km līdz robežas pašā sākumā. Tad kaut ko nobrauksim no tā visu šodien. Kā cilvēks sacūkājas dabu. Reizēm, kas atsūkā, tad arī kaut kas paliek nosacīti skaists. Teiksim, ja tas kalns būtu neizstrādāts, tad varbūt neredzētu, kādas tās iekšā kādi tieži, kādos slāņos. Tagad var palūrēt tipa. Tā kā nosacīt no sliktuma bez labuma. Tādi turisti, kā mēs, Latvija, ķipieki, tad jau vispār skaistu ir. Var palūrēt zemes sirdī. Šitā vieta saucas Bakala.
Drošu ziņu nav kādu te rūdu izstrādā, to mēs pēc tam uzzināsim, ko no šitās rūdas dara, bet ir vairāki, man liekas, 5 vai 6 šitādi bija katlavāni. Šits ir, laikam, sen jau pamests tur augšā, vēl ir 2 un ir kaut kādi 2 pilnīgi jauni, kas tiek izstrādāti. Svētīgi būtu ātri paēst un ēst. Mums bija plānīši kāds pāris stundas uzturēt. Jā, vēl pagulēt pa nakti. Tāds bija Bail. pirms tam plāns, ka mēs nekavējam grafiku. Es domāju, ka jā, zvērs ir zvērs. Šits ir neprognozējams. Šits pasākums neprognozējams. Domā, ka lācis ir prognozējums? Jā, viņam uzbļauj, viņš ir lācis. Nu, viņš aizbēga. Lāci, ej prom! Nu, un akmens, kā krīt uz galvas, tad krīt uz Nu, varbūt galvas. akmens arī ies prom. Jā, gaidām aiz. Skaidrs, ka bija kaut kā grūtāk brīži, ka vajadzēja braukt, bija tur apdzīšanas, bija Urāla kalni, kas varbūt bija nedaudz smagāks posms, bija dīvaini ceļa posmi, kas bija kaut kādi 30 km garš posms asfaltēta ceļa vidū, kas bija tik tālu izbraukts bedrains, ka tur vieglā mašīna praktiski nevarēja izbraukt. Toties kustība tur bija gan smagās mašīnas, gan vieglās turpināja braukt. Bet droši vien, ka vieglumu tai ceļām radīja tas, ka mainījās visu laiku apkārtējā vide. Mēs pārbraucam no vienas republikas uz otru republiku, un līdz ar to mainījās arī daba. Bija tātad Urāla kalni, bija atkal stepes parādījās, ēdieni bija pilnīgi savādāki. Katrā ziņā tas padarīja to pārbraucienu interesantāku, un viņš nebija tā, ka tu savs sēdi pie stūras un vienkārši brauc tos 5000 km. Bet īstenībā bija interesanti skatīties gan apkārt, gan arī tikpat labi bija jautri parunāties savā starpā un braukt uz priekšu. Вот он живой. Вот он сушим. А это сетями просто можно поймать или... Ну сети, там лодка у нас специально, ловушка, и мы ловим. Аквариумы и прудовые И рыбы прудовые рыбы. выкармливаются в Израиле, кормятся вот этим гамарусом. Потому что квота кончается, нам осталось сдать 70 килограмм. А сколько вы за сезон делаете это? Сдаем где-то около тонны. Тонну сдаем. Квота у нас тонна. Офигеть, это же набрать тонны, это же за какое время? Ну, за какое время? На эту тонну. С апреля. Апрель, числа с 20 апреля и вот число по 10-15 августа. Ну, зимой тоже его ловят. Зимой ловят. Тоже ловят, да? Да, для наживки, для ловли рыбы. Сейчас вы будете проезжать, там озеро Чины большое. Вот. Да. И там на этих рачков ловят зимой. Рыб. Да, рыбу. Счастливо, ребята. Счастливо. Пизду дуем. Давайте. Счастливо. До свидания. До свидания. Aiz Omskas 200 km. Novosibirskas virzienā. Vislielākā jautrība bija tāda, kad braucot iekšā tajā Čeļaminskas apgabalā, vai uz rajonu robežas bija DPS, policijas kontrole. Vienmēr sakot, apturēja. Un sākās, kā pa krieviski saka, razvod. Džeki gribēja rubuli dabūt. Transīcijas protokolu, ķipa nesot pārtulkot vadītāju apliecību. Jā, tas ir. 5 līdz 15 tūkstoši. Šitas ir saskatījies ziņas. Izcirks tipa, jums nav iztulkots krievu valodā dokuments, es fišku nerubīju. Vienmēr sakot, nekā nesaprotu, kas tā pa papīrīti vai pisku ir. Un sāka mums kompostēt smadzenes, kad lūk konfiscēs mašīnas kaut kas aizdzīs, nevis mēs paši mūs kaut kas kaut kur aizgādās uz kaut kādu ciemu, tad it kā no rīta mums jāiet ir pie notārā, jāsamaksā no 5000 līdz 15000 sots par šādu ļoti skarbo pārkāpumu. Un vienmēr sakot, visus dokumentus aizturē, un mēs uzreiz, protams, ka paldies Dievam, ka ir draugi Krievijā, uzvanījām viņiem. Žeņa uzreiz uzvanīja juristiem saviem no Čeļabins, kas pacēla visus gaisā. Respektīvi, pats brauca mums palīgā tikt galā ar tiem vietējiem policistiem, un beidzās ar to, kad laikam tas policists vai policisti abi divi saprata, kad naudu nekāda nedabūs un kad briest kaut kādi brīnumi, tad atrunājoties ar to, ka labi, varbūt, ka tobiši mēs šoreiz jūs palaidīsim vaļā, bet jūs ziniet, ja nākošais jūs noķers, tad respektīvi jums būs baigie sūdi.
Nu, beidzās viss ar to, ka cik mums zinām informācija, ka tas policists nākošā rītā tika arestēts un palika bez darba. Šodien sanācis ilgāk pagulēt no visām dienām, ko mēs esam gulējuši. Un 6 stundas, tas ir daudz. Viss ilgāk. Bet, protams, saskait, kad tu vēl pēdējo reizi 6 stundas gulēji pa šīm dienām. Nē, pa šīm dienām. Mājās neskaitās. Esam 350 km no Krasnojarskas un tagad uzliksim koordinātus uz Stabu parku, kur tīri teorētiski mums jau vajadzētu gaidīt mūsu grupas biedriem. Mēs esam 6 dienas braukuši, tā kā viņi tagad var pagaidīt 6 stundas. Neesam jau vainīgi. Kā nē? Mēs? Viņi vainīgi. Viņiem vajadzēja braukt ar mums kopā. Mēs bijām spiest vieni paši mocīties pa ceļam, cīnīties ar miegu, ar sevi, ar Kasparu, ar visiem pārējiem. Tā bija labi. Ar lāci. Ar lāci arī. Par solidāro kolektīvu. Nālējās Sibīrijas nomalē. Vai mēs līdz otram neatnīgam. Prieks, ka... Es laikam tomēr taču gulēju ģibāks. Prieks, ka 4 vīrieši ir sagaidījuši vēl 3. Ierodamies beidzot. Dorpini. Labi. Kā teicu, tālums īsti konkrēti uz publiku vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Kā saka, pisaram ir vīglas darbs, karandaši rūkā. Tās lodzes tāda attiecīgi arī ir, bet šeit jau iznāca saskarties pirmajā vakarā, kad ar puišiem satikāmies Krasnojarskā, kad vajadzēja iet apskatīties vismaz vienu to Krasnojarskas Stabu parka stabu. Tāds ātrais pārskrējiens vakarā pret kalnu, pēc tam atkal atpakaļ lejā, kopā 15 kilometri. Tas bija it kā tajā reizē grūti, bet ļoti labi, ka mēs viņu izgājām, jo pēc tam kalnos tas daudz vieglāk bija. Gribētu bišķi pakāpties. Jā, viņi trokšā uzrāpties. Būtu zinājis, es nebūtu nekad parakstījies. Zāja 2 kilometri, okei, lapsīnu ne jau 7. Un vēl pret kā. Jā, Gunčs žēl. Par ko tā? Par to, ka es jau haidī. Āli pa velti iedzerti. Ties ārā ir viss mans aliņš par galam. 315 pakāpienu un tur bija 270. Jā. Es jau tos pirmos domāju, ka būs tas līdz augšai, bet izrādās, ka nē, tie bija tik uvertīri. Baigi labais bija skats. Tie klinsbluķi smuka atdalījušies. Šitā ir populāra vieta alpinistiem, cik saprotu. Lūk. Ko jūs puiši domājat par šo vietu? Tas kāpiens ir tā kā vēl pakaļā. Iekāp tumsā un neko neredz vairāk. Patīkams, foršs. Fiskultūriņa. Būtu gaisma, būtu forši. Jā, būtu vēl smukāk, bet nekas internetā paskatīsimies. Kā izskatās pa dienu tas viss, jā. Oh! Jāni, pasties, cik ir augstums? Kaut kād 1,5 promili, man liekas, bija alkometrs. Augstums kāds tev ir? Cik alkometrs rāda? 0,617. Normāls, es domāju, ka 7,17. 10,19. 2,15 viņš teica. Sākās Krasnojarskā naktī, kad mēs uzrāpāmies Stabu parkā. Tas varbūt sākās tas īstais piedzīvojums, un no tā brīža katra tā lietiņa, ko mēs esam apskatījuši, ir veidojuši visu to kopējo iespēju. Izdalīt droši vien kaut kādu vienu atsevišķi būtu ļoti grūti. Sunduki ir, es saprotu, Hakasijas centrālā tāda svētvieta, kas ir atklāta, kur šobrīd vēl nav ļoti izpētīta. Ir vietēja entuziastu grupa, kas jau laikam kaut kādus gadus 10, 20 pēta to vietu. Ir atklājuši dažādas sakritības, kas parādās 22. jūnijā. Uz turien brauc daudz dažādi arī šamaņi un pētnieki vietu. Tos cilvēks vilkus turien. Ja tās klintis, tas plašums, ja, ko cilvēks redz, un ja tu esi dzīvo tādā vietā, arī tev
domas plašākas, tev gribās vairāk domāt, fantazēt, atrast kaut kādas likumsakarības. Vienkārši tu esi pakāpies augstāk un tu redzi. Košļājumā gumija. Teicu, esot vienkārši drausmīgi garšo, bet ir labi. Uz ciedu riekstiem taisīt. Pēc skujām, jā. Kā tur bija rakstīts, attīra un nostiprina. Bet ko nostiprina, Edgar, kā tu domā? Kaut kāds kalnu zvērs piras salikts un tiek tirgots kā kožņens. Stāstīja, ka var riktīgi egļu sveķis ēst un bērnībā ēd, tu pie zobārsta arī mierīgi neiet. Сейчас мы с вами находимся у подножия горы Первый Сундук. Это такая большая обсерватория, которая датируется 16 тысяч лет. Она распространяется на 15 километров в окружности. То есть выше, когда поднимемся, мы всю территорию большую увидим. Видите вот этот вал? Вот он, проходящий перед нами. Это так называемые ворота. Ворота между нашим миром и миром духов. Это такой вход в храм Солнца. И установились наблюдения за Солнцем. Для чего еще он предназначался? Что вот этот вал, видите, впереди как такое углубление. Это первый каньон. В нем очень хорошая акустика, так называемый амфитеатр. Ведь раньше за вот эти ворота не допускались никто, кроме жрецов или шаманов. Какие-то посвященные люди. И шаман, когда камлал наверху, разговаривал с духами, бил в бубен. Те, кто стоял внизу, сейчас с вами стоим мы, все его слышали. Вообще 22 июня только на первом сундуке, то есть здесь, только на рассвете, нужно быть в 5-6 местах одновременно, чтобы пронаблюдать примерно такие вот картины. Люди, которые 22 июня рядом с ней ночевали, рассказывали, когда солнце встает на рассвете, луч солнца бьет в нее, она и половина скалы освещает. Чем она? До сих пор неизвестно. То есть это ни известковая, ни солевая, то есть неизвестно. С него наверх залазить нельзя, можно просто подойти и притронуться к этому камню. Отсюда я вижу женское лицо, наверное. Ну вот что похоже, да, на лицо. Почему нельзя залазить? Представьте, вы сидите, а по вам лазит. То есть такая неприятно. Jā. Vakar tumsā, man liekas, tur bija trakāk. A tur drīkst? Sev šito nevar pārvarēt, laikam. Овен. Ну да, Овен. Да. Этому рисунку 2500 лет до нашей эры. То есть люди в то время по звездам определили, что ждется новая эра. Как она начиналась? Получается, 2014 лет назад Солнце вошло в созвездие Овна. И молодая луна, молодая, нарастающая, это символизирует рождение жизни, начало новой эры. Теперь здесь 22 сентября или 22 марта находится вот на этом грибке, видите, за нами, камень здесь отдельный от скалы. И смотрите в проем, где мы только что с вами стояли, туда, на рассвете, стоит солнце. Вот. Когда она проходит ровно сюда на угол, то есть сюда, луч солнца бьет сюда, вот эта скала, вместе с наскальным рисунком, вот так вот освещает. Это мы 4 раза уже здесь наблюдали. Я уже скажу, наши фотографии. Слезь с него, слезь. Grūti jau saprast, vai tas ir no tā, ko tev pastāsta, vai tā ir īstenībā. Nu, man liekas, materiāls ir mīksts, tāds foršs. Patīkams. Es domāju, tas nav konkrēti vieta, vai kas saka apsēdies uz jebkurā vietā, tu kaut ko sajūties. Если, например, положить чеснок или зеркало, отражающей стороной вниз, поток энергии прекратится. Почему, например, раньше бабушки сушили чеснок под кроватью, чтобы им давали выйти от отрицательной энергии? Почему нельзя зеркала вешать над кроватью? Когда подходите к зеркалу, нельзя показывать, что вы грустны, плачете или как-то выражаться перед ним. Вы, получается, выплескиваете всю свою отрицательную энергию. Зеркало отражает и возвращает опять к вам. Это очень-очень опасно. Красиво, но и страшно. Был тот же момент, приезжала альпинистка. Ну, показывала фотографии с Альп, что лазила. Альпы там с нашими вообще не сравнится, можно сказать, горочки небольшие. Он в том месте, я залез, она лезет, я с ужасом остановилась. Я уже наверху стою, жду, она говорит, пошли, говорит, вниз. Я говорю, что, а я тебе говорит, снизу, скажу, пофиг, пошли. Я говорю, ну ладно, что, ну пошли. Не спустились, когда она так подходит, за шкирку мне берет. Почему? Я говорю, что почему? Она просто начала бояться высоты. Здесь. Почему, то есть я сам даже сказать не могу. Спрыгаем šitas centrs tiem 5 sundukiem, un viņi uzriņķi visi šitie ir. Tīpa. Tev tā rīkus arī jābūt sunduku. Tur, kur es sapratu, ir 5. Tālumā. Man tās viņu likumsakarības, ko viņi redzēja tur ar tiem debesu ķermeņiem, man tas pavisam maz interesē. Jā. Katrai tautai, katrai tur nācijai ir kaut kādas tādas te Stonehenges, piramīdas, Maču Pikču. Man vairāk daba, kalni. Tur mēs palikām pa nakti uz, ja nemaldos, uz 3. sunduka.
tas klints virsotnes. Tur bija ļoti skaisti. Es pirmo reizi nakšņoju pilnīgi 2 metru attālumā no klints, kur teltī, visu nakti negulēju, jo visu laiku man pūta vējš, mēnesis bija milzīgs, bet es vispār nenožēloju. Tā bija tāda arī nakts enerģija. Apmaiņas programmā, kā Edgars saka, ēdam sēmenes, iegūstam jaunas našu veidu. Notiek telts stiprināšanas modifikācija, lai mūs neaizpuš. Šis bija pēdējais triks, un tūlīt jūs redzēsiet, kā teltu var uzcelt 2 minūtes. Ja godīgi jāsaka, dēļ šitās vienvietas es ar mieru esmu kaut nedēļu kapāt un atpakaļ tagad. Tas ir to vērts. Nu, tā kā šitā paskats. Kur vēl tādu skatu dabūs? Šokolādu var pacienāt. Māju neuzbūvēs šitā no kalnā. Vienīgi saka, Altai pārspēšot šito skatu. Te ir platība, kur izvērsties. Cik būtu kaut kur šādās alās, tad šī ir, es teiktu, iespaidīgākā no visām. Un dēļ savas nepieejamības un visumālis viņa ir, tāpēc arī ir. Pirmkārt, viņā nekāda nav uzņēmējdarbība, nekāda netiek organizēta biļas, neviens netirgo. Daži imbicīli ir sazīmējuši kaut ko uz sienām, bet nav daudz, kas. Tas tāpēc, ka viņi tālu no apdzīvotām vietām. Bija pozitīvas emocijas tur, vai ne, Kristof? Paskaties, kādā gaismā šito es domāju. Pasties, kas ir? Mākslas foto. Mēnesis iespējams. Lai gan bija tumšs un augsts un mitrs, bija tāda izkustēšanās pirmkārt forša. Nedrīkstēja nekad zaudēt koncentrēšanos, jo akmeņi bija slideni. Ar to ej pats kā gribi, krīti, kur gribi. Tavs te aiztiec. Neviens īsti kā nezināja, cik tāla liela vai kāda viņi tur ir. Un, tad, protams, bija jādodās iekšā tā kā ekspedīcijā izpētīt to alu. Pēc tā viss, ko tur ej un tie akmens nogrumi, kas tur bijuši. Un tie stalaktīti, stalagmīti, visur kā īstā salās. Šitādu būvu mūsdienās pat ar 3D printeru nav iespējams dabūt. Viena no skaistākajām parādībām, kuras ir iespējams redzēt neapbruņot aci. Tikai šitien pa brīvu. Bet mēs jums neteiksim koordinātus. Kilometrs aptuveni pēc sajūtām garumā. Un tu tikai tālāk, dziļāk tajā alā, un tur ir arī vien skaistāk, ar vien smukāk tie skati. Protams, arī augstāks paliek uzreiz tajā visā sagatavojies. Cik tu tur varēja iet šortos, kediņās, un tas bija tāds bīstams pasākums. Un, protams, vienā brīdī jau kaut kāds tāds nedrošs tāda sajūta. Man vismaz ir tā, ka tāda nedrošā, ka tālāk negribās iet. Izpētīt viņu. Un tad vienā brīdī jau bija tā, ka jāapstājas. Un tu man sāk raustīties lukturīts arī, kuram praktiski visu laiku zuda gaisma. Likās, nē, tikai ne to. Es minēšu, bet mums liekas, te bijusi upe, vai vismaz kalnu upe, kalnu strauts, kas miljonu gadu laikā ir izskalojusi tās vēlves.
Tas mitrumiņš, kas nāk, viņš lēnā garā noslāņojās un izveidojas tas stalagmīti. Tad tev arī vēdrā izaugs tāds. Apmēram 4 lielas velves, kas savienotas ar šaurākām tādām, bet milzīgas telpas tur. 20 metru augstumā varbūt. Bet alas bija ļoti skaists, jā. Pēc tam mēs gājām vēl mēģināt atrast 2 salas. Viena bija tāda pavisam maziņa, man liekas, ka tur dzīvo lāči mežā. Mežā ziemā. Un otra bija tāda, kur tikai ar striķi varēja ielaisties iekšā. Bet, tā kā mums striķi nebija un alpīnisti mēs gluži neesam, tad palika tikai viena ala, kurā mēs esam bijuši, jā. Situācija ļoti interesanta. Mums piebrauca kārtējais robežsargs klāt. Es varbūt kartē parādīšu. Mēs atrodamies šobrīd, punkts ir uz pašas robežas, Krievijas-Mongolijas robežas. Pa lielam mēs nedrīkstam iebraukt Mongolijā, un pa lielam mēs arī nedrīkstam atrasties šajā robežas zonā, jo mums vajag speciāli atļauju. Turistu atļauju, mums ir jāiet ēst, jo mums ir jāskrien projām. Pēc tam es pabeigšu, pastāstīšu tālāk. Ejam.